Čau! Čau! Nāciet iekšā! Brauksim uz augšu. Rīts vai vakars? Vakars. Rīts. Pretstat. Klusums vai sarunas? Klusums. Sarunas. Mīļākā bērnības garša. Zemenes no Omītas dobas. Lotā es nepateiktu, kur mīļākā garša. Vanīgs. Kas ir skolotājs? Atbalsts. Laika ceļa biedrs. Dosimies! Sarunu cikls Eiropas vērtību kalendārs, ko veido Eiropas parlamenta birojas Latvijā un kopiena Mēs esam kopā.eu. Šajā adventē runāsim par kādu no Eiropas vērtībām. Sarunu vadīšu es, Māra Sleja. Šajā podkāstu epizodē runājām ar Aināru, Līgu un Elizabeti par to, cik svarīgi ir pieņemt sevi un pieņemt arī citus, kā arī cienīt sevi un cienīt citus. Skaties jaunāko epizodi šeit. Zobiem sukus nepatīk, bojātos tie jālo, iz zobu ārsta aizveju, skaistus zobus parādu, aplikumu notīru, un lielo paldies pasaku. Aci calda, aci gaila, notikties var ir valda, rokas stiepis man, nākamo tā rauga gan. Aci salda, aci garda, notikties var ir valda, rokas stiepis man, nākamo tā rauga gan. Elizabete, es īstenībā gribu sākt ar to, kas tev uzdod tādu jautājumu, kā vai tu zini, kas ir iekļaujoša izglītība, un vai tu vari pastāstīt vienkārši no savām domām, kas tas ir un kā tu to saproti? Ar iekļaujošu izglītību es vistiešāk esmu saskārusies tieši pamatskolā, jo es gāju privātajā skolā, un tur bija bērni un jaunieši no visādiem backgrounds, teiksim tā. Un mums tas izpaudās tā, ka bija mazas klases, kas nozīmē, ka skolotāji nāca vairāk pretī. Viņi ar mums runājās, mums bija dialogs, un tie darbi, kas arī bija skolā jādara, vai nu mājas darbi, vai pārbaudas darbi, tie arī bija pielāgoti. Un man liekas, ka tas bija tas labais. Un arī tā komūna pie tam, ka nav tā, ka kāds viens cilvēks vai viena grupiņa ir atdalīta no cita, tomēr viss ir kopā. Un tādā ziņā tas koncepts par iekļaujušu sabiedrību un izglītību man arī ir savā veidā iespiedies sirdī un atmiņā, ka nevajag tomēr nekādu diskrimināciju veidot vai atdalīt jauniešus, jo visi grib to komūnas sajust. Un man liekas, tas ir ļoti, ļoti liels, ko jūs darat. Ko jūs darat? Jūs varat īsumā pastāstīt, kas ir tas, ko jūs darat tiem, kas varbūt nezin, ko jūs darat. Mēs esam speciālās izglītības skolotāji. Strādājam Rīgas pirmā pamatizglītības centrā. Es personīgi esmu precīzāk sporta skolotājs, klases audzinātājs, savā skolā basketbola treneris. Es arī esmu klases audzinātāja. Es mācu arī latviešu valodu un sociālās zinības. Un jā, esmu arī valodu jomas vadītāja. Un vai jūs, prāt, Elizabete, vismaz kā jūs saprotat iekļaujošu izglītību, paskaidrojat to precīzi, vai varbūt kā jūs atšķirīgāk to redzat? Jā, manuprāt, Elizabete ļoti, ļoti labi paskaidroja no savas skatu punktu un no savas pieredzes. Jā, jo tas mērķis jau ir nodrošināt ikvienam pieejamu šo izglītību, atbilstoši viņai intelektuālajām spējām. Kā jūs vispār redzat, kur mēs kā sabiedrība šobrīd esam? Gan Latvijā, gan Eiropā mēs kļūstam empātiskāk un iekļaujošāk, vai jūs, prāt, tieši pretēji? Manuprāt, tas ļoti atkarīgs no vides, kurā tu esi. Ja tev ir labāki draugi tādā līmenī, ka jūs varat runāt par visu, un arī tas atbalsts ir garantēts, tad, protams, tā iekļaujošā sajūta būs lielāka. Bet, ja tu esi no kādas citas sociālās grupas vai draugu grupas, kur ir naidīgāka iekšējā situācija, tad varētu arī tā atstumtība varētu rasties. Tā kā, manuprāt, tas ir ļoti atkarīgs no situācijas, bet kopumā runājot, manuprāt, uzlabojās situācija. Jūs skatās arī pašā Eiropas Savienības līmenī, kādā veidā tiek mainītas regulas, tās papildinātas tiešām, lai tā iekļaušana būtu lielākā līmenī.
Es piekrītu, Elzbietai. Man arī gribas domāt pozitīvi, un fakti rāda to, ka tomēr, manuprāt, ir tā, ka tātad tā vide kļūst tāda pieejamāka un iekļaujošāka, un arī piekrītu tam par to sabiedrību, kurā tu atrodies un uzturies ikdienā, kādi ir tie cilvēki tev apkārt, jo piemēram, mēs varam runāt par mūsu tādu personisko pieredzi un to loku, kas ir mums izveidojies apkārt. Manuprāt, tie cilvēki, kas, piemēram, mums ir apkārt, ir lielākā daļa, ir tiešām iekļaujoši, ir ļoti pieņemoši, ļoti atbalstoši, bet, te pašā laikā mēs varam novērot arī kaut kādas situācijas, kurās tā nav. Jā. Es pat gribētu, arī piekrist tam visam un minēt to, ka mēs kā skolotāji varam daudz ko arī mainīt šajā jautājumā, kad mēs varam veidot to vidi apkārt, mēs varam ietekmēt to, kā mēs varam skatīties uz saviem līdzcilvēkiem, varbūt tas nekas, kad viņi ir citādāk, vai viņi varbūt citādāk izturās, vai citādāk runā, mēs visi esam cilvēki. Un es arī varu pastāstīt savu pieredzi par to, kā ir, ka tev ir 10 bērni klasē, ka tev bērni ir 2, piemēram, ar autisko spektru, 1 bērns ar Down sindromu. Es mācu arī to, ka viņiem jāapzinās tas, ka ir bērniem, kuriem ir grūtāk lasīt, ir bērni, kuriem ir grūtāk panest skaļumu. Līdz ar to, ja, piemēram, ir lieta, piemēram, kad mēs sākam sporta stundu, mēs sasveicinamies, un es arī viņiem saku, lūdzu, respektējam viens otru, atceramies, ka mēs esam dažādi, ka mēs šajā gadījumā mēs neteiksim, piemēram, stundu sākot sveikos, un viss baļā. Viņi respektē, viņi to ļoti labi atcerās. Un tās ir tās mazās lietas, ko mēs varam ikdienā darīt un atgādināt par viņām runāt, un tas ir ļoti, ļoti būtiski. Man tieši tu pieminēji vērtības, tāpēc gribās pajautāt, kā jūs redzat, kā gan jūs ikdienā darbā skolā tās Eiropas vērtības notiek realitātē. Es jums atgādināšu, kāds Eiropas vērtības, tātad cilvēka cieņa, brīvība, demokrātija, līdztiesība, tiesiskums un cilvēktiesības. Vai jūs redzat, ka reāli šīs te vērtības parādās ikdienas jūsu darbā un dzīvē? Es teiktu, ka jā, šobrīd es esmu augstskolā un tieši jurisprudencē. Tādēļ šīs ir vērtības, ar ko es dienā nodarbojos, un mēs savā starpā studenti arī tās pārunājam, mēs veidojam projektus un, piemēram, runājot arī par demokrātiju. Mēs ejam pie citiem studentiem, skolāniem un stāstam, kas tas ir, un tādā veidā mēs to izpratni vēl palielinam. Tāpēc manā gadījumā, jā, mēs ar Eiropas vērtībām ļoti cieši strādājam un arī paši izprotam. Es nezinu, varbūt šis par sarežģītu jautājums tās, ja varbūt jūs ikdienā vispār par to nedomājat, bet varbūt tas tagad jums ir laiks padomāt un arī raudzīt, ka ir vai nav. Nē, es domāju, ka mūsu darbā arī šīs vērtības arī ir ikdienā mūsu gan darbā, gan arī tādā komunikācijā ar kolēģiem, gan komunikācijā ar bērniem. Un arī mūsu skolā, mūsu darbā mums ir jāciena pilnīgi ik viens sabiedrības loceklis, kas atrodas mūsu skoliņā un arī ikdienā. Jā, tas ir diezgan sarežģīti, jo es domāju to, ka svarīgi pats tās vērtības, kuras šīs te, ko jūs nosaucāt, viņas pamatā visas sākās ģimenē, un viss šis ir ļoti būtiski, kas notiek ģimenē, un tālāk šīs visas pamatvērtības var pārnest un mācīt, un par viņām runāt, un atkal atkārtot skolā, bet jā, tas ir ļoti būtiski, un tā cieņpilna attieksme ikdienā vienam pret otru, gan mūsu starpā, gan skolā, tas ir ļoti svarīgi. Bet es kā skolotājs ļoti jūtu, ka tas mainās uz labu, un ir ļoti svarīgi to atkal atkārtot, un es arī gribēju pieminēt par to, es ļoti bērniem nesen minēju par to filmu Straume. Ļoti labi šī filma parāda, ko tur vispār nerunā, bet viņi ļoti parāda, cik mēs varam būt dažādi, un cik būtiski ir. Pēc būtības mēs taču ikdienā neizdzīvojam, mēs dzīvojam, mums vajag dzīvot, mums vajag baudīt laiku kopā. Un cik būtiski ir tas, ka mēs varam saredzēt, ka mēs varam būt katrs dažādi, bet svarīgi ir saredzēt to, ka mēs varam pieņemt viens otru, ka mēs esam dažādi, mēs viens otru varam šajās situācijās savstarpēji arī atbalstīt, mēs varam komunicēt savā starpā, mēs varam draudzēties un jā, viens otru papildināt. Tā kā... Manuprāt, šeit ir tas, ka pieminēja multfilmus, Straume. Jā. Un
tas ļoti, ļoti labi strādā kā tāds soft power, ja mīkstā vara. Maigā vara, paldies. Kad vai nu bērni, vai jaunieši, vai pieauguši, vienalga jebkurš skatoties kaut kādu saturu, pēc tam arī iegūst atziņas, un tādā veidā tās vērtības arī tiek ieaudzināts. Un tā atbildība aiziet vēl tālāk. Jā, tā viena atbildība ir ģimenei, protams, ieaudzināt vērtības, tad skolai, mācību iestādēm, bet arī viss tas saturs, ko mēs patērējam ikdienā, tas arī ļoti, ļoti mūs ietekmē. Un ja mēs esam kaut kādā konkrētā burbulī, varbūt, kur ir negatīvāk, tad mums arī tā attieksme ir negatīvāka. Tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi tieši fokusēties uz to labo, un to labo arī paplašināt, izplatīt, lai labais vairotos un pārņemt to slikto. Mēs varam aizsākt aicinājumu Ziemassvētku laikā skatīties kopā filmas, vai ar draugiem, vai ar ģimeni. Tam līdzīgi, piemēram, Trauma ir viena no filmām, ja viņi var kaut ko noskatīties, droši to dariet. Kā lai nepazaudēt to, piemēram, man bērni nav tik liela 8 un 10 gadi, bet kā nepazaudēt to kontaktu. Īpaši tajos pusauģu gados, kad man, piemēram, skolas laikā atceros, viss bija vājprātā. Mēs nesām visas problēmas uz skolu, kas mums bija. Vienkārši un izmetām skolā ārā, kas mums īstenībā varbūt mājās notiek. Jo viena laba prakse, ko es pati, piemēram, savā ģimenē daru, ir tas, ka mēs katru dienu ēdam vakariņas kopā. Manuprāt, tas ir tas mirklis vienreiz dienā, kad mēs esam kopā, jo sākot dienu no rīta, katrs aiziet savās gaitās uz skolu, augstskolu darbu, bet vakarā mēs atnākam mājās, mēs esam kopā, mēs pārunājam, kas ir noticis. Ja ir kādas raizes, tad mēs izkratam sirdi. Ja ir kaut kas labs, tad mēs ar to dalāmies. Un man liekas, ka tas arī ļoti palīdz uzturēt to kontaktu savā starpā un īpaši ar bērniem. Kaut vai kaut kāda mazs komentārs par to, ko mēs iepriekš runājām, kā latvieši vispār nedalās ar komplimentiem, latvieši noslēgti. Piemēram, sežot pie vakariņu galda, es ievēroju, ka brālim ir jauns matu griezums. Es viņu pakomplimentēju, it kā maza detaļa, bet tajā pašā laikā tik daudz izdara. Un tas arī to saikni nostiprina vēl vairāk. Tā kā mans ieteikums tev būtu vienkārši ēst vakariņas kopā. Mēs cenšamies, cik iespējams ir. Ja. Jums ir kādi tips un triks? Kā noturēt? Vienalga, vai tas ir ar skolā, ar bērnu, vai arī ģimenē, savstarpēji brāļiem un māsām, draugiem. Kā noturēt to kontaktu, lai viņš nepazūd? Mums ir ļoti līdzīgi, Elzbieta teica, bet mums ir tā, ka mums ir brokastis īstenībā tas vienojošais, jo bērni vēl paši patstāvīgi nedodās uz skolu, un tad mums katru rītu ir tā, ka mēs tiešām katru rītu kopā ēdam brokastis, un tas ir tas laiks, kad mēs arī runājam, bet mēs arī pārsvarā vakariņu laikā esam arī kopā mājās, un tad mēs arī kopā vakariņojam. Un tad vēl man liekas, arī mans tāds ieteikums varbūt nejautāt bērnam pēc tās skolas vienkārši, kā tev gāja, jo tad būs atbilde labi. Normāli. Jā, bet mēs parasti pajautājam, tā kā, kas tev sagādāja šodien prieku. Atvērtie jautājumi. Jā, tāda atvērtie, un tad nav tā atbilde tikai normāli, un tad viņi tā kā reāli sāk stāstīt. Un vai arī kas tev šodien, tā kā, varbūt, vai bija kaut kas, par ko tu jūties bēdīgi un tā, un tad ir tie stāsti. Jā, starp citu, man kopš māsas, kas dzīvoja ar māsām kopā, vakarā bija sliktais labais notikums. Un mēs īstenībā ik pa laikam to mājās daram, kad, es, piemēram, tevi, vai tu būtu, piemēram, kaut vai mans partneris, un mēs satiekamies, mēs esam vakariņās, nav ne bērna, ka tieši, un kā man nav ne jausmas, kā tev ir gājis, un tas jautājums, kas tev šodien bija tā kā tāds neforšs, un kas tev īstenībā bija beig labais, tas pirmkārt liek tev pašam reflektēt uz sevi, un kā tas arī atjaunoja to tuvību, to kontaktu ar, tā interesi par to otru. Jā, ka tev interesē, kā tu jūties. Un tas cilvēks tā kā sajūt to, ka, hei, tevi interesē tomēr, kā es jūtos, ja? Un arī tas bērns, vai ne? Tomēr varbūt nebūs tā atbilde klasiskā, ka ir normāli. Tad cits šo man šķiet arī var Ziemassvētkos darīt. Man šķiet, ka mēs pat gan Ziemassvētkos jāizdzot svecīt, pasakam slikto labo notikumu, un tad jaunajā gadā arī pārnesam šo kā tādu pateicību, skumju un pateicību par gadu. Es vēl vienu situāciju atcerējos šodien arī. Mums bija pusdienu pārtraukums skolā. Mēs ar bērniem mācījāmies Ziemassvētku dziesmu, spēlēja to dziesmu. Un blakus kabinetā ir ergoterapeits strādā ar bērnu, kuram ir autiskā spektra traucējumi. Un viņam ir jāaiziet no tās telpas ārā caur mums. Mēs tad spēlējam, mēs tur priecīgi dziedam, mēs tur jokojam bērniem, saka, nodzied dziesmu, saka, koncerts jau beidzies, mēs tur jokojamies, un tagad spēlēju, un nāk tas puisis ārā. Es viņu strādāju ikdienā. Es zinu, cik viņam vispār ir grūti koncentrēties uz lietām. Viņam bieži vien ir sensorā pārslodzes. Viņš sastīkst. Es turpinu spēlēt.
dziedam dziesmu apvērš ābols. Mēs tā kā viņu komunicējam, viņš dzied līdzi, viņš sāk dejot. Tas bija tik jauki, tā ergoterapija, viņa apstājās, viņa apsēdās un ļāva viņam turpināt dziedāt. Viņš pilnīgi izmainījās, viņš bija tik mierīgs, tik apgarots. Un tās ir tās mazās lietas, tie mirklīši, ka tu vienkārši izbaudi un dabū to atgriezienisko saiti, ko speciāli izglītībā varbūt tik bieži tu nedabū. Bet tie mazie solīši un tās mazās niansīs, ko tu vari saskatīt šādās momentos, tas bija tiešām maģiski. Bet es gribēju pastāstīt vienu gadījumu no Daktariem klauniem. Gribu pateikt Igoram paldies par iedvesmu iet slimnīcā un spēlēt ģitāru. Kā Daktaram klaunam. Es līdz tam nenonācu un es nekad nevaru iedomāties, ka es tagad ņemšu ģitāru un iešu spēlēšu slimnīcā. Bet tad, kad tu sāki to darīt, tu saprati, kāda maģija, kāda burvība, kāda gaisma, ko tik daudz var izdarīt slimnīcas vidē tā ģitāra ar to spēlēšanu, ar dziedāšanu un uzbūrt pilnīgi citu atmosfēru un palīdzēt tajā momentā, kad bērns vai vecāki ir nonācis situācijā, kuros domāju, ka mēs neviens negribētu nonākt. Tas piemērs par doktoru klaunu man lika padomāt uzreiz par Eiropas komūnu Mēs esam kopā. Un kad varbūt dažreiz arī tu nonāc vietās, kur tu domā, ko es tiešu, vai man jāsņem drosmi, lai pirmo reizi nospēlētu ģitāru slimnīcā. Ko tev šī komūna ir devusi? Vai tev arī vajadzēja drosmi, lai tur pieslēgtos un iesaistītos? Vispār tas, kā es uzzināju par šo komūnu, bija 10. klases sākumā, arī skolā. Caur skolotāju es uzzināju par vienu citu programmu, ko Eiropas parlaments piedāvā, Eiropas parlamenta vēstnieku skolu programmu. Un tad es iegāju tādā kā rabbit hole nedaudz par Eiropu. Un es atradu šo kopienu, es pieteicos. Un jā, tas, ka vienkārši tev aicinās uz kaut kādiem pasākumiem. Tu satiec citus cilvēkus, kas arī domā līdzīgi tev, un tev ir tā drošības sajūta, ka jums ir kopīgas intereses. Tādēļ mēs esam kopā ir tiešām par komunu, par cilvēkiem, kā galveno faktoru un sastāvdaļu, jo man liekas, ja nebūtu šīs kopienas, tad man arī ļoti daudz iespēju nebūtu. Un iespējas ir tās, kuras ir jāizmanto. Jebkurā vecumā, un tā kā esmu jaunieta un dzīvoju Eiropas Savienībā, tad iespējas ir ļoti daudz. Ļoti daudz. Es pat nevaru tās visas izmantot, bet tās iespējas, kuras man ir lokālā līmenī, piemēram, šeit Latvijā, es mēģinu tās maksimāli izmantot, un mēs esam kopā arī strādā kā platforma, kas šīs iespējas piedāvā. Jā, paskatieties, atkal skolotājs. Jā, tas tiešām visu laiku iet cauri. Tāpēc tie cilvēki ir ļoti, ļoti svarīgi. Un es arī pati savā ikdienā ļoti lielu fokusu mēģinu tieši likt uz cilvēcīgiem attiecībām, uz saiknēm, jo es saprotu, ka, lai vai cik, piemēram, darbīgas būtu un ieraktos akadēmiskajos pienākumos vai arī pašā darbā, tas nekad neaizstās to saikni un to iekšējo piepildījumu, ko es iegūstu, kad es runāju ar citiem cilvēkiem. Tas vienkārši uzlādē visas manas baterijas. Pat ja es neesmu gulējusi, es esmu bēdīga, dusmīga, aizskaitnēta, jebkas, es parunājos ar cilvēkiem, kas man ir svarīgi. Es sajūtu to drošības sajūtu, un es vienkārši varu iet tālāk. Man arī tāpēc noslēdzošais jautājums ir, cik gan bieži mēs viens otru spējam pieņemt bez nosacījumiem? Tā ko jūs mācat skolā un ko tu reiz pieredzējis, ka mēs pieņemam, cik mums ir šī spēja dāvāt tam otram to bez nosacījumu pieņemšanu un kā mēs viņu varam vairot? Jo tur nav tāda viena viegla atbilde. Tas būtu tik vienkārši, tad man liekas, ka tas jau būtu izdarīts. Tā kā, kopā jāstrādājas. Tas ir tiešām kompleksi. Jā, man liekas, tāda beznosacījuma mīlestība. Es nezinu, vai reti kādam ir man liekas, tāda, kas tā kā visu dzīvi no dzimšanas tā kā tev, tā kā saglabājas visu laiku tā vienādi. Man liekas, tas arī tāds milzīgs darbs ar sevi, lai tu attīstītu, pilnveidotu šo te sajūtu, tādu beznosacījumu mīlestību. Un man liekas, piemēram, personīgi manā gadījumā tieši šis darbs speciālajā izglītībā, tas tev tā kā,
tas tev ļoti māca šo te beznosacījumu mīlestību, tā Un kā, pieņemšanu. jā, pieņemšanu. Un īstenībā, tā kā, ja, nezinu, ja tu tā kā mentāli spēj būt ļoti noturīgs, tad šeit, man liekas, tu tā kā vienkārši visu laiku mācies, tā kā tu kļūsti labāks, tu kā katru dienu kļūsti labāks, jo tad, kad tu meklē šo te ceļu pie katra šī te skolēna, šīs te metodas pielāgo, tā kā visu laiku jau tomēr ir tā miedarbība, tā kā tu tā kā redzi, ka šis strādā, un tas bērns jūtas tā kā labāk, un tā kā tev arī ir prieks par to, ka, hei, tā kā šis strādā, viņš jūtas labāk, un tā kā visu laiku jau tomēr ir tā miedarbība, un man liekas, un šis ļoti māca to beznosacījumu mīlestību, tā kā, un tādu pieņemšanu arī savā dzīvē ļoti daudzās situācijās, ka tā kā pirms tam saprot, ka šis tev ir nenormāli triggerējis, un tā kā tu pirms tam teici, jā, un par šo tu esi ļoti tā kā, varbūt bijis pat neapmierināts, un tas tev ir aizkaitinājis, un ka tu tagad saproti, kā, hei, par ko vispār ir stāsts, vai ne? Ka šis tā kā, ka tu vari paskatīties uz to pilnīgi citādāk, ar tādu mierīgu un skaidru prātu. Lielā māksla. Jā, tu apzinies, ka bērniem, kuriem garīgi attīstības traucējumi, tu viņus mainīt nevari. Tur mainīt tikai savu attieksmi, tas ir būtiski vienkārši to visu sevi, kā saka, nest, atgādināt sev un strādāt pie tā, un tas ir ļoti svarīgi mūsu darbā. Visu laiku saredzēt šīs te mazās lietas, kad tu redzi, ka kādam varbūt ir kaut kādu uzdevumu grūtāk izpildīt, tad tu esi iejūtīgs, saprotoši, tur būtu meklē kaut kādu citādu pieeja, ja viņš piemēram nevar. Tas ir tā beznosacījuma mīlestība, ka tu katrā situācijā skaties pilnīgi citādāk, un tu meklē pieeja citādāk. Un paldies, ka jūs to darat.